Dāmas un kungi, tā ir uzvara pret ASV. Šis ir One Timer podkāsts, mans vārds ir Skudiņš, un ar mani kopā, protams, ir Artūrs Apškalns. Sveiks, Artūr, kādas emocijas pēc lieliskās uzvaras? Šo vārdu fantastiskas emocijas. Esmu ļoti, ļoti priecīgs. Pēc tā, ka mēs ierakstām ļoti ātri pēc spēles, ir tās svaigās emocijas, manuprāt, mums abiem diviem. Un spēle jau nebija mums vienkārši. Mēs visu nokārtojam tikai trešajā periodā. Forši, fantastiski. Šī uzvara mums bija ļoti svarīga. To jau mēs, manuprāt, zinājām jau pirms čempionāta, kad vajadzētu uzvarēt ASV. Bija Arī grūti. Austrija. Izvēlējāmies grūtāko variantu. Bija grūti ar Meķu Kačāku, jo tas bija tās ļoti bīstams spēlētājs. Un, ja nebūtu Kristers vārtos, tad mēs šo uzvaru neizcīnītu, jo Gudļevskis vienkārši fantastiski spēlē. Protams, kad arī uzbrucēji un aizsargi piepalīdzēja dažos brīžos, ir tīpaši trešajā periodā izvest rīpārā no aizsardzības zonas. Bet forši, kad 1-7 zaudējums pret Somiju, tas bija ļoti traģiski. Un tagad mēs uzvaram ASV. Ko tu par to domā? Es tiešām esmu ļoti priecīgs pēc šīs uzvaras. Zin kā? Varējām uzvarēt Austriju, izvēlējāmies grūtāko variantu, kā jau es minēju. Bet šī uzvara vienkārši izcila. Visas spēles laikā tāda spriedze bija, jo amerikāņi bieži vien iespieda mūsu uzbrukuma zonā. Mūsu aizsardzības zonā, respektīvi, mūsu iespieda. Jā. Labi, trešajā periodā mazāk, tur uz beigām, protams, bet pirmajā periodā tās pēdējās 7-8 minūtes vienkārši mūsu aizsardzības zonā gandrīz visas. Tā kā labi izdevās izturēt to spiedienu. Tas arī, manuprāt, ir tas izšķirošais, ka izdevās Eglim gūt vārdus pirmajā periodā diezgan agri izvirzīt mūsu vadībā, un tad izdevās šo te ofensīvu nosargāt amerikāņu pirmajā periodā. Ko gribēju teikt? Ko es gribēju teikt? Tagad jau mums sitienu aizmirst, ka klausījos tevi, jo gribēju uzslavēt Vilmanu šajā spēlē. Viņš jau visu čempionātu jau no paša sākuma viņš raujās uz vārtiem, un ir tas latviešu uzbrucējs, kas grib ļoti gūt vārtus. Un atceries, vai ne, bija tā viena spēle, kur viņš aizmeta garām speciāli tukšiem vārtiem, lai trāpītu pirmos vārtus netukšos vārtos. Bet beigās viņš tāpatās to izdarīja, vajadzēja to viņa golu. Mācas viņš, un viņam tā centība arī šoreiz nāca ar panākumiem. Jā, beidzot viņam izdevās atzīmēties ar vārtu guvumu. Šis statistikas rādītājs ir aizpildīts pirmo reizi viņam, un gaidām vēl vārdus no viņa, protams, un es domāju, ka to mēs arī sagaidīsim nākamajās divās spēlēs, bet vēl, protams, jāpaturpina par šo te spēli. Kā tika gūti amerikāņu pirmie vārti? Tas bija tā diezgan interesanti. Izskatās, ka tīri uzvarēts iemetiens Batņam, bet nē, tiesnesis izdomā šo iemetienu atkārtot. Un kas notiek? Mēs ielaižam vārdus uzreiz. Tā kā varēja tas arī mainīt spēles gaidu, bet labi, ka tomēr beigās izdevās šo te uzvaru izcīnīt. Zinu, ko es domāju par ASV komandu kopumā šajā spēlē. Un vispār kopumā turnīrā, ka parādījās Meķulis Kačaks, izteikts līderis komandā, kas ir, manuprāt, vislielāko pieredzi, kas ir no visas komandas pašlaik šajā sastāvā. Pret Latviju man vien brīdi likās, ka vispār no laukuma nenoiet nost. Viņš provocē, viņš, manuprāt, vairākos momentos arī visu kaut ko notēloja, lai tas iztītos ļoti, ļoti sāpīgi. Jā, nevēl tieši atzīts ar spēles labāko spēlētāju. Ielaboja to pirmo golu, kas bija ASV komandai, ka pirmajā un otrajā periodā vispār kopumā ļoti liels pressures bija no ASV. Viņi mūs iespieda zonā, kontrolēja ripu, un Meķulis Kačaks mūs tur visu laiku tur mēģināja viņu izspēlēt arī, manuprāt, visi tie spēlētāji. Pat viņu meklēja vidējā zonā, uzbrukumā. Ar savu cīņas beidzot mēs parādījām to, ka varam uzvarēt. Galvenais, ka ticējām. Un pēc tāda smaga zaudējuma, kur vispār, šeit, man liekas, emocionāli tas grūti arī pēc tāda zaudējuma kaut kā atkopties, un tas izdevās. Un Gudļevskis jau lieliski spēlē vārtos. Tas ir ļoti labi. Jā, Gudļevski tiešām jāpaslavē, viņam 45 atvairīti metieni. Tas ir kosmos no 47.
Viņš bija tiešām ļoti labs šajā spēlē, izcils, pat nebaidīšos teikt. Un Jā. nevēlti tika atzīts par spēles labāko spēlētāju, tāpat kā Metjūt Kačaks. Vienā brīdī Kačaks arī starp citu mēģināja gūt vārdus vakras stilā. Jā, Pamanīji? jā. Bija tas moments, tas bija tāds brīdis, kad es tā kā drusku novērsu uzmanību no ekrāna un skatos atkārtojumā, ko viņš dara. Vai tiešām tas nav NHL? Tad tas man tajā brīdī likās, nu labi, viņš laikam pārāk drosmīgs palicis laukumā jau. Nu, jā, labi, ka tas nesanāca. Ja tas būtu izdevies, tas būtu vispār traki mums, bet labi viņiem. Jā. Un kopumā es ļoti reti, es neatceros reāli, kad es būtu redzējis Vakrosu mēģinājumu gūt vārds ar Vakrosu šo te paņēmienu. Čempī, nē. Un vispār es neatceros īsti, jo Eiropas hokejā tiešām nekas tāds īsti nedotiek parasti. Bet īpaši, nu vismaz Šveicas nacionālajā līgā, ko es skatos, un arī Čehijas ekstralīgā īsti nē. Nē, tajās līgās nē, Šveici arī skatos. Un, nu, tas tikai NHL. Zīgras un kas vēl tur bija pa meistariem NHL. Jā. Nu, tie tikai tā dara tur. Bet es vispār meķos, ka Čaka nebija redzējis šādā mēģinājumā Floridā. Varbūt kaut kas, bet es to nebiju redzējis. Jā. Bet tas bija vai otrajā periodā, tagad varam ķerties klāt trešajam periodam. Balcers izdarīja metienu pa vārtiem, Vilmanis piespēlēja uz Smirnovu un vārti. Tas bija tiešām ļoti labi, ka izdevās tieši tajā brīdī gūt vārdus. Tāpēc, ka izdevās nomierināt amerikāņus nedaudz savā ziņā, jo tur bija viņi iepriekš veikuši vairākas ofensīvas, vairākus ļoti bīstamus uzbrukumus, un izdevās gūt vārdus tieši tajā brīdī. Tas, manuprāt, arī bija viens no galvenajiem momentiem šajā te spēlē. Un vēl arī tas bija jau periodu otrajā pusē, kad spēlējām mazākumā. Nu, kā amerikāņi spēlēja, cik daudz viņi riskēja. Tur Balcers izskrēja 1-1, nerealizēja, pēc tam Smirnovs ar Šmitu uz 2-1 izgāja, un tur vispār ļoti bīstams moments arī pie mūsu vārtiem bija. Šmitu prasījās piespēle. Man arī gribējās. Bet nu ir kā ir, un ir ļoti labi. Tāpēc, nu, kāda starpība vairs, kurš tur iemet, galvenais, ka uzvarējām. Un dzīve ir skaista. Un beigās jau, jā, Vilmanim 2 vārti tukšos, un viss ir nokārtots vēl pa vidu, protams, viens iemet Olivier. Nu, tāda gan tā nedaudz sirds ietrīcējās tajā brīdī. Jā, bet nu Vilmans jau dažas sekundes vēlāk viss nokārtoja. Un viss bija kārtībā tiešām. Bet tad, kad Vilmans lidoja pretī tukšiem vārtiem un kad tūlītās jau viņš trāpīs tos vārtus, viņš negribēja no tālākas distances mest, jo laikam palika vēl, ka vēlreiz aizmetīs garām. Viņš tā līdz galam smulkas beigās. Balceram arī bija tas labais moments. Atceries, tas nebija gadījumā mazākumā, kur viņš mēģināja iesludināt ripu starp kājsargiem. Bet tas bija ļoti bīstams moments, kur, manuprāt, vajadzēja golu. Man šķiet, tas arī bija tas moments, ko es minēju mazākumā, trešā perioda otrajā pusē. Jā, tad tas ir tas pats. Nu, ko es mums bija daudz svarīgos grūtos brīžos, mums bija labi momenti, tas bija svarīgi. Jā. Jo nu, tas bija skaidrs, ka momenti veidosies, tāpēc, ka amerikāņi daudz riskē, viņi dod tādas riskantas piespēles diezgan daudz, un ir jāspēj šos te momentus realizēt. Labi, ka mēs to spējām izdarīt. Protams, ne visus, jo es jau minēju pāris brīžus, kad tas neizdevās, bet, nu, kopumā bijām ļoti labi un spējīgi izmantot dotās iespējas. Jo, nu, ja dod dāvans, tad tās ir jāizpako. Un tas arī izdevās. Ideāli. Tiešām ļoti labi. Jo bija jau tāds lielajos negatīvisma vilnis pacēlais par Latvijas izlasi. 1-3 pret Austriju, pret tiešiem konkurentiem, pēc tam 1-7 pret Somiju. Nu, liekas, viss ir slikti, vai ne? Varētu kā uzvērt pret amerikāņiem. Viss atkal ir labi. Ejam pēc ceturdaļfināla. Jā. Es jau gribēju par vārdsargiem paprasīt. Pagājušajā spēlēja Mitens. Jā. Kā domājam, būtu Gudļevskis sargājis vārds pret Somiju, vai viņam būtu izdevies uzvarēt šodien? Nu, kāds būtu arī tajā spēlē rezultāts? Domā, vai tur būtu tik daudz viņš ielēdz? Jā, labs jautājums. Nu, Mitens pilnīgi noteikti ideāli nospēlēja. Viņam bija gan daudz kļūdas, viņš arī no vārtiem baidījās iet ārā tur pāris epizodēs, tas arī pie vārtu gūma noveda. Un trešajā periodā pirmie 2 ielaistie vārti.
Nu, man liekas, ka tā ir viņa kļūda. Viņš nespēja savaldīt ripu pēc metiena un no rikšata tik gūt šie vārti. Vai rezultāts būtu cits ar Gudļevsku vārtos? Nu, es domāju, ka rezultāts uz tabula būtu cits. Vai iznākums būtu cits? Nu, es šaubos par to gan. Jo Somi tomēr Nu, bija jā. krietni pārāk par mums, un viņi ir vieni no favorītiem uz zelta šajā turnīrā. Viena no labākajām izlasēm šajā te čempionātā, manuprāt. Kā tev šķiet? Somija, jā, viņi vispār bez kļūdām spēlē, un esmu redzējis visas Somijas spēles, ieskaitot spēli pret Latviju. Pirmām kārtām viņiem Barkovs ir ļoti labi iejuties, manuprāt, pēc traumas. Viņš jau var tur mēģina tos bīstos momentus veidot un ātri saspēlējās. Un, ja godīgi, tad pirms spēles es jau nojautu, ka būs zaudējums, bet es prognozēju, ka būs 3-2 zaudējums, nevis 1-7 zaudējums. Tā kā par to es biju pārsteigts. Es to spēli gan neredzēju, otro periodu redzēju, jo es braucu autobusā. Bet cik es paklausījos citu cilvēku viedokļos, kas skatījās, tad mums bija problēmas ar noraidījumiem, kas ir lielākā problēma mums šajā Šodien čempionātā. arī nebijām baigi disciplinēti īstenībā. Jā, pa muti gribējām dot ASV spēlētāju. Nē, nu, var jau arī saprast, ja tev producenti tev prasās iedot iekšās, tā teikt, bet, dažreiz jāsavaldās šādās spēlēs. Jā. Tas Ja mēs būtu vadībā pieklājām. tur 5-0 pret Ungāriem un kāds tur procentu, tad, protams, var tā darīt, bet, ne šādā spēlē. Mhm. Bet, kā jūs Somija varat? iet pēc zelta, ja mēs runājam par Somiem. Manuprāt. Jā, pilnīgi noteikti. Viņi ir viena no galvenajiem favorītiem. Un es domāju, ka viņi arī varētu izcīnīt zeltu. Es liktu Šveici, Kanādu un tad Somas. Jebkura no šīm 3 izlasēm var izcīnīt zeltu, manuprāt. Tās ir tās 3 galvenās favorītas. Tā tagad skatos IHF aplikācijā, tur vēl nav updateot statistiku pēc 3. perioda. Gribēju apskatīties līderiem spēles laiku. Jo, es domāju, ka varam ķerties klāt pirmajām 4 spēlēm, vai ne, kas bija pirms šīs te spēles. Jā. Tad turnīra pirmajā spēlē 2-4 pret Šveici, 2-0 pret Vāciju, 1-3 pret Austriju un 1-7 pret Somiju. Teikšu godīgi, pirms turnīra sākuma man likās, ka nebūs labi. Es skatos uz sastāvu, es skatos, ka nav 15 spēlētāji, kas varētu spēlēt čempionātā, reāli izlases sastāvā. Viņu nav. Es domāju, nebūs labi. Vismaz pret tām lielajām izlasēm. Elitē es domāju, ka mēs paliksim, bet, pret lielajām izlasēm nebūs labi. Un tad es skatos pirmo spēli, un mēs rādām diezgan labu sniegumu. Tas pats arī nākamajā spēlē, un pat uzvaru izdodas izcīnīt pret Vāciju. Un tāda tiešām likās, ka viss ir labi, un tad atnāk nākamā spēle pret Austriju. It kā spēlējam mēs labāk, bet tie vārti neiet, tā ripa neiet vārtos. Un beigās zaudējums. Tad 1-7 pret Somiju. Kā tu noraksturotu šīs te 4 spēles? Turnīra sākums bija labs. Piekrītu tev, jo pēc Šveices mēs iesākām vispār ļoti labi. Vienā brīdī, manuprāt, es ticēju tam, ka mēs varam uzvarēt. Tas bija forši redzēt to. Un pirms turnīra es jau biju ar tādām cerībām, ka Vilmanis varētu rauties uz vārtiem tā, kā viņš raujās tagad. Un ja vārtos ir Gudļevskis, es jau domāju, ka būs normāli. Un es jau no paša sākuma domāju, ka viņš būs pirmais numurs, kas ir skaidrs ar senu. Un pret Austriju 1-3 zaudējums. Tas tā likās ļoti nelabi priekš mums, ja mēs gribam spēlēt ceturtdaļfinālā. Un vēl trakāk ir tas, ka Austrija uzvar mūsu rezultātu 3-1 un nākamajā spēlē kādu rezultātu viņi zaudēja. Apkaunojoši 9-0 pret Šveici. Tas tā parāda atšķirību, ko Austrijai vajadzēja izdarīt pret mums. Austrijai vajadzēja uzvarēt mūs, tāpat tās arī mums viņi ir viena no svarīgākajiem pretiniekiem šajā čempionātā. Pēc uzvarējām Vāciju, jā, sausais mačs Gudļevskim, ka tur viss bija kārtībā, arī bijām priecīgi, mēs visi līdzstēji. Un tad drusku sabojāja to sajūtu par čempionātu 1-7. Un šo spēli es jau turnīru sākumā domāju, ka mēs varam uzvarēt ASV. Bet pēc tā 1-7 es to īsti nebiju gaidījis. Ka 3. periodā beidzot tas izdevās. Jā, un atceries, ko es teicu par ASV pirms turnīra? Atceries?
Es par viņiem galīgi nebiju pārliecināts. Teikšu, ka viņi izstāsies ceturdaļfinālā. Tagad viņi līdz tam pat var netikt, bet no, pēc par to mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Tagad vēl par šīm 4 spēlēm. Tātad tas, kas man nepatika, pirmajās 4 spēlēs bija pārlieku liela uzticēšanās līderiem. Likās, ka visu rezultātu mēs gaidām no viņiem, no pārējiem, nu tur galvenais, tā teikt, nesavārds sūdzes. Bija tāda sajūta. Jo nu pret Austriju un Somiju gan Balcaram, gan Vilnim 24 minūtes uz ledus. 24 minūtes. Tas ir laiks, ko daži NHL labākie aizsargi pavada uz laukuma spēles laikā. Un tikai daži aizsargi uzbrucējiem. Tas vispār ir kosmos. Šāds spēles laiks 24 minūtes. Nu, daudz par daudz teikt. Labi, nedaudz par daudz. Nu, tur 20 minūtes vēl ir pilnīgi normāls spēles laiks. Bet jau tur tuvojās 25, nu tas man liekas, ka jau ir par daudz. Kā tev šķiet? Tas ir par daudz, jā, un tik daudz nevajag uz 2 spēlētājiem dot to iespēju iemest golu, jo mēs jau varam izspēlēt un neizspēlējam labāk. Bet, manuprāt, jau tie paši līderi laukumā, viņi mēģinājās uzņemties to iniciatīvu un rāvās, piemēram, Vilmans visu laiku uz vārtiem. Ir bijuši ļoti daudz momentu, kur varētu atdot kādu piespēli, bet viņš aiziet līdz galam, izcīnās it kā līdz vārtiem, bet nesanāk trāpīt. Balcers ir ļoti jaudīgs, ko es nebiju īstenībā gaidījis. Es atceries iepriekšējā epizodē liku lielas cerības uz Vilmanu. Es teicu, ka Vilmans būs tas, kas būs mums līderis un top skorers. Beigās ir drusku savādāk. Bet man liekas, es Balceru prognozēju kā otro mūsu labāko spēlētāju. Man šķiet, ka jā, ja es pareizi atceros. Vai arī pat Balceru Iki kā rezultatīvāko. Nu, labi, neatceros. Runājot par šito spēli, tu dzirdēji, kā Balcers uzmundrināja komandu pirms iziešanas laukumā? Jā. Kā viņš ir teicis? Bet tas izdevās. Tas teiciens izdevās 3. periodā. Jā, tieši tā. Un vēl par šo spēles laiku lielo runājot. Mēs olimpiskajās spēlēs redzējām, kā pret mums tas nestrādā. Vācija cik daudz lika draizēt uz vārdus. Viņš tur nospēlēja 28 minūtēm. Strādāja? Nē. Nu, kāpēc mēs to šajā čempionātā mēģinājām gan pret Austriju, gan pret Somiju? Nu, kāpēc? Es drusku pārsteigts esmu par to, ka ne Vilmani, bet Mūrnieku nosēdināja malā. Es arī starp citu. Un runājot par viņu, tad pirmajā spēlē viņš nospēlēja 11,46. Otrajā spēlē jau nedaudz mazāk vēl, 8,15. Trešajā spēlē 3,24. Ceturtajā spēlē 1 minūte 5 sekundes. Un tā uzticība viņam krītās ar katru spēli, un šajā spēlē man liekas, ka es viņu nereizi uz laukumu neredzēju tā arī. Varbūt kļūdos, un viņš tur pāris sekundes nospēlēja, bet es viņu neredzēju personīgi. Man šķiet, ka viņš uz laukumu vispār neparādījās. Man liekas, ka nebija, jo tā spēle bija pārāk saspringta, un katrs moments mums bija svarīgs, ja mēs negribētu ielaist tik daudz golus pret ASV. Pirmajā spēlē Mūrniekam bija liela uzticība pret Šveici, viņš bija 3. maiņā, un arī tur mēģināja veidot momentus. Viņam pat bija viens metiens, tāds ļoti, ļoti izolīts metiens. Un, kā tu teici, ar katru spēli viņi sēdina malā un laiž mazāk laukumā. Tas, man liekas, bija pēc tās vienas epizodes. Neatceros precīzi pret kuru komandu tas bija, bet viņš deva neskatoties piespēli no borta līdz āru. Un vai mēs ielēdām golu, vai tur sanāca bīstams moments, bet pēc tās epizodes viņš tika nosērnāts malā. Un uzticība nav viņam vairāk. Jā, nu es ceru, ka nākamajās 2 spēlēs viņš laukumā tiks. Kā tev šķiet, vai viņš vairāk spēlēs? Es domāju, ka viņu jau vajag spēlēt. Viņš tur, nu labi, protams, ne tur pirmo 2 maiņu minūtes, bet 3. maiņā, kāpēc ne? Viņš jau tos momentus izveidos maz pāris pret šādu līmeņu komandām, kā Ungārija, Lielbritānija, vai arī viņu pieteikt kā 13, un tur likt iekšā vai 2. vai 3. maiņā pa laikam, jā. Bet es domāju, ka viņam ir jāspēlē pret šādām te komandām. Kaut gan būs visticamāk traumaks, tās ir ļoti labas ziņas, un būs interesanti pavērot. Jā, traumaks lidot, viņš pareizi. Jā. Lidot čempionātā. Tas ir labi. Viņš būs mums vajadzīgs, ja mēs tiksim ceturtdaļfinālā. Un pēc šīs uzvaras godīgi ir sajūta, ka mums būs tāda iespēja. Bet, protams, kad ir spēcīgas komandas virs mums, izlases, par kurām mēs runājam iepriekš, Somi, Šveice.
Nē, nu situācija ir tāda, ka mums šobrīd ir 6 punkti. Nākamās 2 spēles pret Lielbritāniju un Ungāriju. Mēs abas uzvarām, mums ir 12. Nu, ar to vajag pietikt, lai tiktu ceturtdaļfinālā. Jā, Skatāmies Austrijas spēļu kalendāru, Vācija, Somija, ASV. Nu, Somija Vācija zaudēs. varētu pārsteigt. Ko? Somijam viņi zaudēs, Vāciju varētu pārsteigt, jā, kā saka. Kas viņiem vēl tur nāk pretī? ASV. Diez vai. Austrija. Nu, diez vai. Es neticu, ka ASV zaudēs vēl austriešiem. Nu, tam es tiešām neticu. Nu, nē. Tā mēs arī neticam. Bet, nu, labi, es tagad skatos, nu, viņiem šobrīd 5 punkti. ASV tieši. Nākamās 2 spēles pret Ungāriju un Austriju. Viņi uzvar abas, viņiem ir 11 punkti. Viņi tiek pie nosacījuma, Mēs esam ja austrieši priekšā, ja? nepārsteidz vāciešus. Un, ja Vācija uzvar abas spēles, tad viņiem 10 punkti. Austrieši uzvar Vāciju, viņiem 12. Viņi tiek, tad ASV netiek, bet Latvija tiek vēl. Un Somija un Šveica, protams. Bet tad sanāk, ka šis zaudējums Latvijai ASV var izbojāt šito turnīru. Un tās izredzes pabojā, vai ne? Nē, nu, Jo mums būs pa vienu punktu ceturtdaļfinālā, vairāk. bet ceturtdaļfinālā viņiem jātiek ir. Jebkurā gadījumā, ja viņi uzvar Ungāriju un Austriju. Nu, kas būtu mums ideālais pretinieks ceturtdaļfinālā? Kas tur varētu? Gribētu to skatāmies. tikt pusfinālā. Jā, nu mēs skatāmies uz otru grupu. Pirmajā vietā Kanāda ir viņiem nākamās pretiniece Slovākija un Čehija. Nu gan jau uzvarēs, vai ne? Tad viņiem ir 20 punkti, pirmā vieta. Ejam tālāk. Slovākiem nākamā otrā vieta, 11 punkti, nākamās pretinieces Kanāda un Zviedrija. Bet otrā grupā vispār interesanti. Tur Slovēņi ar Norvēģiem karu sev uztaisījuši normāli. Norvēģi paņēma punktu pret kanādiešiem. Un Slovēņi ar tur brīnumu stājas uzvarēja Čehiju papildu laikā. Tā kā tur diezgan interesants viss ir. Tā tad, Kanādu nevajag mums. Kanādu nevajag mums ceturtdaļfinālā. jā, tā tad mēs šodien uzvarējām. Uzvarām nākamās 2 spēles, mums ir 12 punkti. Mēs esam 3. vietā. Pretī tā tad nāk visticamāk otrā vieta otrā grupā, ja mēs esam 3. vietā. Nu tā tam vajadzētu būt, ja mēs uzvaram abas spēles. Tātad tur ir 2. vietā Slovākija, nākamās 2 spēles pret Kanādu un Zviedriju. Viņi var nevienu punktu nepaņemt, tad viņi paliek ar 11 punktiem. Ejam tālāk Čehija, un viņiem nākamās pretiniece ir Norvēģija un Kanāda. Viņi uzvar Norvēģiju, viņiem 13 punkti. Nu tas, visticamāk, viņiem dod otro vietu. Kaut gan, nē, tāpēc, ka Zviedrijiem ir 9 punkti, viņiem nākamās pretiniece Norvēģija un Slovākija. Viņi uzvar abas spēles, viņiem ir 15 punkti. Tātad, kā tur sanāk? Kanādiešiem, ja viņi uzvar abas, ir 20. Slovāki, nu pēc tāda loģiskā scenārija, ja mēs skatāmies. Slovākiem paliek 11, Čehiem ir 13 un Zviedrijiem ir 15. Nu tad Zviedri nāk pretī, ja es pareizi izkalkulēju tur visu. Kādu uz 3. gadā? Zviedri Jā. nāk pretī un būtu jāmēģina atkārtot tas pats. Un ja mēs skatāmies jau ceturtdaļfinālā, tad Vāceks jau mums ir līdzīgs Šilovam. Es domāju, Gudrēvskis varētu kaut ko tādu pašu izdarīt. Bet mums ir priekšā 2 svarīgas spēles, un es nedomāju, ka mums būs vienkārši. Protams, uzvara būs, bet kā domā, vai Lielbritānija un Ungārija negribētu mūs drusku tā kā pabiedēt spēles laikā? Bet, protams, visi jau grib uzvarēt. Nu, Un jā, pret Britiem kopumā tā spēle bija ļoti sarežģīta. Kurš tas bija čempionāts? 24. vai 22. 22. gads? Jā. 22. Mēs viņus bija nakti ļoti bulīšos sarežģīti. uzvarējām. Britus. Nakti bulīšos. Tas bija tas pats turnīrs, kur mēs ar poļiem mocījāmies, vai ne? Jā, rikošets. Spēle ar nosaukumu rikošet. Es atceros, visi goli bija rikošetiem. Tā bija traki tas spēle. bija traki. Labi, tagad. Un es jau pirms tās spēles prognozēju, ka mēs uzvarēsim kādu 7-0, to Poliju viņi taču vispār neko nemāk darīt. Mierīgi. Jā. Un Lielbritānija šajā čempionātā man ir sanācis kaut kāds dažas spēles viņiem paskatīties. Un viņi mēģina pretoties. Un bija spēle pret ASV, starp citu Lielbritānijai. Un pirmais periods bija 1-0 vienu brīdi, ka Lielbritānija bija vadībā pret ASV. Protams, beigās ASV nokārtoja to spēli ar 4-1 uzvaru. Bet viņi māk iesākt spēli tā, kad viņi ir vadībā. Un
Nu jā, viņi Kaut ko diezgan jau labi viņi mēģina aizsardzībā darbojas. Viņiem labi sanāk aizsardzības tipa hokejs. Vārtsargs Tā kā- velk, manuprāt. Arī Es tas, jā, neatceros, pilnīgi kā to noteikti. vārtsargu sauc, bet viņš pavilka pirmo periodu pret ASV. Jā, nu, bet ir šīs divas spēles jāuzvar, nu nav citu variantu. Nav, protams, mēs Bet nedrīkstam. kopumā šajā turnīrā, ko es esmu pamanījis, tad Pastarītis ļoti labi var ieķerties spēlēs pret lielajām komandām. Tur nav Jā. baigi vai rezultāti šobrīd šajā čempionātā. Ungāri Labi, nav tur tik izņēmums slikti, ir kā Somija mēs ar domājam. Austriju, kur bija 9-0. Ko? Ungāri nav nemaz tik slikti, kā mēs varbūt domājam pirms čempionāta. Protams, ka viņi nevar tikt ceturtajā finālā un cīnīties par medaļām, bet tik slikti, ka viņi nedabūs nevienu punktu, un tādi viņi nav. Jā. Ir jau viņiem divi spēlētāji, kas var kaut ko mēģināt sakārtot tajā uzbrukumā. Viņiem ir Gaušs un Toraks. Nē, Toraks ir Slovākiem. Jā. Man šķiet, kā tur ir. Katrā ziņā viņiem ir tas Vilmašs Galo, kurš spēlē Somijas augstākajā līgā, un viņš ir ļoti labs, un viņš to uzbrukumu lielā mērā arī velks priekš. Viens no galvenajiem līderiem šajā te izlasē. Nu, jā, tur ir tas Vilmašs Galo, un vēl pāris interesanti spēlētāji no tās pašas ISHL, jeb Austrijas atklātā čempionāta, kas arī, protams, ir ļoti laba līga, kā mēs redzējām spēlē pret Austriju. Izjūtām to savas ādas šīs te līgas spēku. Bet, nu, ielidos Trāmaks, un kā tev šķiet, kurā maiņā viņš spēlēs? Kur tu viņu liktu? Tā. Es domāju, ka pirmajā vai pirmā, otrā noteikti. Un, Pirmajā? jā, tev ir Jauks pieejama jārāda. pirmā maiņa. Ko? Kuru tur jāņem ārā no pirmās maiņas? Var nosaukt, lūdzu. Man nav dators atvērts. Nu kā pirmajā maiņā, tā ir Balcers, Vilmans, Smirnovs. Tad Smirnovs varbūt pārliekam uz otro maiņu. Es to negribētu darīt. Nu, otrajā maiņā es viņu Negribētu? noteikti nav, jebkurā gadījumā. Nu, un Bet Trāmaks tas nav ir baigais Traumaks. iemtienu speciālists. Nu, labi, Smirnovam tur arī baigi labi neiet iemtienos, bet, nu, Trāmaks nav centrs. Ko? Nē, es teicu, bet tas ir Traumaks. Viņš, domā, nav izlasē tāds labāks nekā Smirnovs. Nu, tā vismaz iepriekšējos čempionātos. Nē, nu, bet ko tas dod? Tā ir konkrēta pozīcija, centra pozīcija. Tā ir viena no svarīgākajām laukumā. Es pat teiktu, ka tā ir svarīgākā, jo tur ir jāspēlē arī gan labi aizsardzībā. Nu, tā ir ļoti svarīga pozīcija. Tas kā pussargs futbolā. Nu, viņam ir tā spēle jāveido savā ziņā. Ir jānospēlē labi abās laukuma pusēs. Tāpēc tur man liekas, ka ir jāveic tiešām centri tikai. Bet, viens, kas manuprāt ir skaidrs, ka viņš atbrauks un viņš būs viens no tiem spēlētājiem, kas mums nākamajās spēlēs noteiks to rezultātu un iznākumu, kas būs. Un, Pilnīgi noteikti. ja mēs spēlēsim ceturtajā finālā pret Zviedriju, par ko mēs runājam, tagad mēģinam izkārtot to ideālo pretinieku. Zviedri, manuprāt, būtu arī tāda normāla izlase, kas nāk pretī, jo viņiem jau tas sastāvs arī nav nemaz tik labs, Daudz lai jaunieku. viņi pretendētu uz zeltu. Daudz jaunie, jā, paudžu maiņa. Un kaut kas, manuprāt, līdzīgs ASV māk iespiest zonā un kaut ko aktīvu mēģināt iemest, bet uzvaram viņi ir. Bet, Pilnīgi noteikti. tagad vēl 2 spēles grupā, protams. Nu tā, es esmu izdomājis, kurā maiņā es viņu liktu. Es viņu liktu kopā ar Baķņu un Dzirkavu, un tad trešajā maiņā Krastenbergs, Eigu vai Andersons. Man šādi tie virknējumi izskatītos ar Traumaku pievienošanos. Man šķiet, ka būtu interesanti redzēt Traumaku kopā ar Baķņu, divi tādi kārtīgi uzbrucēji. Teiksim tā, gan Māķņa aizmeta Ujavarī. garām tukšiem vārtiem šodien. Man nāk atmiņā tā epizode. Atceries? Tur garš Jā. tāngu nogāja. Bet, nu, zini, Tur kā arī vajadzēja golu. metienos tukšos vārtos 1-1. Amerikāņi arī tur beigās netrāpīja pilnīgi tukšos vārtos. Tas Jā. bija Olivers Mūrs. Pirmā perioda beigās jau. Mhm. Tā kā, Bet, ko vēl es esmu pamanījis no Latvijas aizsargiem, kad mums ir tāds Šmits, kas visu laiku šķēļ vai nu garām vārtiem, vai nu pa štangu. Gribētos, lai tādu šķēlienu kāds ir Šmitam beidzot ieiet iekšā. Tas būtu skaisti. Jo vienā Atceries? spēlē viņam bija 3 štangas. varētu tā būt, jā. Atceries pirms pāris čempionātiem ar Robertu Bukaru, tā bija. Viņš ir vairāk kreisajā pusē, un viņš tik lādēja vai nu garām vārtiem, vai nu pa stabu. Jā, es atceros, tas kurš gads tas bija, nebija 22. Varētu būt. Man liekas, Tiešām. 22.
Varētu būt, jā, īstenībā. Bet katrā ziņā paskatāmies, cik spēlētāji mums nav. Nu, tie 14 spēlētāji, kas uz turnīru netiek, un Daugaviņš, kur nepaņēma. Un, nu, padomājam, kuru Latvijas izlase būtu, ja 14-15 spēlētāji nespēlētu pirms gadiem 10. Kristu ārā, vai ne? Un tagad mēs reāli cīnāmies par ceturtdaļfinālu un uzvaram amerikāņus. Tas progress hokejā ir diezgan ievērojams, jo šobrīd ir tiešām daudz spēlētāji, kas spēlē augstā līmenī un kuri var spēlēt čempionātā, un kuri var būt ļoti noderīgi izlasē arī. Tā kā to ir tiešām jānovērtē. Un pilnīgi noteikti hokejā tas progress ir redzams, vai ne? Hokejs ir neprognozējama spēle, un mūsu izlasē tā attīstība, paldies Dievam, ar laiku nāk, un tā kā norakstām viņš šajā čempionātā pēc šodienas nav. Tas Pilnīgi ir noteikti. forši. Un baigā drāma vispār izcēlās pēc Masaļska izteikumiem, vai ne? Facebook podkastā. Es tieši gribēju šo tēmu tev paprasīt jautājumu un pateikt savu viedokli. Jā, ļoti liela ažiotāža izveidojās no tā, kad Ābols bija pirmais spēlētājs, kas par šo sāka runāt savos sociālajos tīklos. Ābols, Tajā jā, vajadzēja man šķiet. Ābols, jā. Un, manuprāt, Masaļskas pareizi pateica. Jo ir daudz spēlētāji, kas atsakās braukt uz izlasi. Protams, ģimenes iemeslu dēļ tas ir pašsaprotami un cienījams lēmums, bet atbrauc Barkovs pēc smagas traumas. Un tā ideja jau bija Masaļskim tāda, ka viņa laikos tas nebija pieņemami. Viņš jau šajā spēlē atvainojās, ka tas nebija tā domāts. Viņš jau nemēģināja aizvainot, vienkārši teica, ka tajos laikos bija citādāk. Un man kopumā patīk tas, ka viņš teica, kā viņš domā. Nevis tur mēģināja izlikties, tur kaut ko pateikt, tā vai tikai neviens tur neapvainotos, pasarg Dievs. Ne, viņš teica, kā viņš domā, tā, manuprāt, arī ir jādara. Nevis jāizliekas. Bet, protams... Viņš jau var pirms tam. Protams, kā jūs gribēju teikt, tad, ja tu nebrauc uz izlasi, tāpēc, ka tev dzimts bērns un viss ir pieņemami, viss ir saprotami, tur nav nekas, ko pārmest. Viņš arī nepārmet. Viņš vienkārši teica, ka viņa laikos bija citādāk. Un tā arī bija. Tur jau bija, manuprāt, tā doma domāt, kad viņa laikos. Un kā tika nebija tā, ja es pareizi tagad atceros, ka bija jautājums tieši, kāpēc mums, kas mums jāuzlabo un kāpēc mums izlase ir tik vāja. Tas bija pēc tā zaudējuma 1-7. Uz tādā noskaņā arī viņš to pateica, ka viņš jau teica to, ka viņam šis tēma ir ļoti jūtīga, sāpīga, ka viņš ir palīdzējis izlasē visu laiku un ka ja šitā atsaka daudz spēlētājiem, tad, protams, mums ir iztrūkumi un godīgi, ko es gribu pateikt, tad es nekad neesmu sapratis to Zemgusu Girgensona atteikumu. Es saprotu, viņš spēlē 82 spēles NHL. Ir, protams, ļoti grūti spēlēt tādā līmenī, bet ja ir Barkovs, kas pēc tik smagas traumas var ar 10 miljoniem no Floridas atbraukt un spēlēt, kāpēc, lai Girgensons nevarētu uzņemties un arī uzspēlēt? 23. gadā, tad, kad es biju uz čempionātu klātienē, fanu zonā pret Zviedriju, tad, kad mēs uzvarējām, viņš bija tribīnēs un vēlāk pabrauc man garām ar savu mašīnu. Es nesaprotu, kāpēc viņš nevar spēlēt. Tās traumas gan jau ka nav tik trakas, lai viņš nevarētu spēlēt, ja jau viņš nav ieģipsēts. Tā kā, tas, manuprāt, tāds ļoti biežs lēmums mūsu izlasē, kas ir beigās pabojā to kopējo sastāvu. Bet nav jau baigi daudz, kas tā atteiktu, bez iemesla. Tāda ir maz. Girgensons parasti jā, bet citiem īsti nē. Atrod iemeslus. Atrod, protams, visi iemeslus, un es nemēģinu pārmest ar, protams, ka nevienam tagad, bet es par Girgensonu vairāk nesaprotu, kāpēc viņš nebrauc. Kačāks arī varētu nebraukt, pēkš kā viņam vajag tāda ASV, ja viņš dabūja zeltu olimpiādēm. Bet no otras puses tā ir spēlētāja izvēle. Viņš Girgensons konkrēti grib atpūsties pēc garas sezonas. Tas ir viņa lēmums, viņa izvēle. Kāds pieņem lēmums, kādus
attiecībā uz savu dzīves redzējumu. Nu, viņš acīm redzot, nevēlas spēlēt pasaules čempionātā. Tad arī nevajag spēlēt, nu, ja negrib tiešām. Nu, tas ir katra spēlētāja lēmums. Es viņam neko nepārmetu. Paskatāmies, kāda viņam ir karjera NHL izveidojusies. Cik mums tie spēlētāji, kas NHL spēlē sezonu no sezonas stabili. Nav baigi daudz. Tā kā, bet, jā, viņš uz pasaules čempionātiem viņš ļoti reti brauc, bet, nu, kā jau es teicu, viņa izvēle. Jā, ka viņš Bet, nu, nevarēs pār bija pasaules čempionātā. Ļoti sen, man šķiet, tas bija 17. gads, ja es pareizi atceros. Tas ir sen. Kaut kas tāds, jā. Bet, nu, katrā ziņā diezgan pasen, jā. Bet katrā ziņā nākamās 2 spēles obligāti jāuzvar Ungārija, Lielbritānija, uzvaram, ejam tālāk uz ceturtdaļfinālu. Un turpinam skatīties hokeju un mīlēt šo sporta veidu. Uz tikšanos jau nākamajās reizēs. Atā! Jā, čau visiem!